Ar pirmajām salnām, ziemeļa virziena vēju un pulksteņu pagriešanu uz ziemas laiku lēnām, bet mērķiecīgi mums tuvojas ziemas sezona. Bet vai tamdēļ savu garderobu veidot tikai no bieziem un bezformīgiem džemperiem? It nemaz ne. Šajā raidījumā mēs jums parādīsim, cik daudzveidīgi mēdz būt pelēkā krāsa, kas šobrīd ir viena no modes top aktualitātēm. Pelēkais tonis atrodams dažādos apģērbos un aksesuāros Valletas veikalos. Tās lieliski izskatās gan kleitās un kostīmos, gan virsdrēbēs, gan dažādos aksesuāros. Sadaļā skaistumu un noslēpumu arī šoreiz parādīsim 3 produktus, kuri ļaus augstāku laiku sagaidīt bez raizēm par savu ādu un nespodriem matiem. Stila odziņā šoreiz 4 dažādus tēlus veidojam atraktīvajam tomam. Kā vīrietim veidot un papildināt savu garderobi, par pamatu izvēloties vienkārši piegriezuma tumši pelēkas auduma bikses, to parādīsim jau raidījuma otrajā pusē. Ja visu laiku esi domājis, ka pelēkais tonis ir garlaicīgs, atturīgs un liek pazust pūlī, ļauj mums mainīt tavas domas. Tāpēc skatāmies, kādus apģērbus un aksesuārus visdažādākajos pelēkajos toņos ir atradusi mūsu stiliste Inete Zariņa. Mūsu raidījuma galvenā padomdevēja, vizāžiste un stiliste Inete Zariņa. Šajā profesijā strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Ikdienā Inete vada stila kursus un meistarklases, kā arī strādā ar individuāliem klientiem, veidojot dāmām un kungiem stila pārvērtības. Pelēkā krāsa šajā sezonā nav tā, kas palīdz izcelt citas košās krāsas, bet pati ir moderna pamatkrāsa. Pelēkā jūs varat ķerties no galvas līdz papēžiem un izskatīties stilīgi. Pelēko izvēlās cilvēki, kam patīk noteiktība un delikātums. Ja arī jūs savā dzīvē alkstat pēc līdzsvara, tad pelēkā šajā sezonā ir tieši priekš jums. Lai mēs stilīgi pārziemotu, mums ir nepieciešami džemperi. Un šajā sezonā aktuāli ir džemperi ar aplikācijām, ar zīmējumiem, dažādiem uzrakstiem. Un lūk, veikals Lindex mums arī piedāvā dažādus džemperus. Ar smalkām pīnēm, klasiskā stilā, ar uzrakstu un zelta podziņām, un lūk ar sunīti. Šādus džemperus ir stilīgi kombinēt ar kupliem svārkiem. Vienīgi vajadzētu atcerēties, ka džemperi nevajag nēsāt pāri, bet ielikt svārku iekšpusē. Pelēkā krāsa ir īpaši piemērota lietišķam stilam. Lūk, pelēka žakete ar svītriņu un 2 rindu pogām. Šī žakete ir androgēnā stilā, kas šobrīd ir ļoti aktuāla. Un tādēļ, ka tajā ir daudz vīrišķā, to būtu labi kombinēt ar kaut ko sievišķīgu, piemēram, ar saīsinātiem svārkiem. Šajā sezonā īpaši aktuāls ir brīva piegriezuma apģērbs, jeb angliski to sauktu oversize. Un īpaši tas ir aktuāls virsdrēbēs. Lūk, mētelis, kas mugurā izskatās tā kā nedaudz par lielu. Un tāpēc, lai nepazustu tajā, to būtu labi kombinēt ar kaut ko pieguļošu. Piemēram, ar šaurām biksēm vai īsiem svārciņiem un garām zeķēm virs ceļa. Arī veikals Monton mums piedāvā bagātīgas pelēkā toņa nianses apģērbā. Lūk, 3-daļīgs kostīms ar spīdumu. Es jau pagājušais stāstīju jums par 3-daļīgu kostīmu labajām īpašībām. Un šim kostīmam ir vēl viena priekšrocība. Ar vienkāršākiem aksesuāriem kombinējot, mēs to varam nēsāt dienas laikā. Bet pievienojot izsmalcinātus apavus un mazāku somiņu, mēs varam apmeklēt vakara pasākumus. Minimālisma piekritējām es gribētu piedāvāt šo Monton kleitu. Tajā ir apvienotas 3 aktualitātes. Pelēkā krāsa, brīvais piegriezums un viegli nojaušams zvēru raksts. Tā savā būtībā ir askētiska un tāpēc labi izcels pašu nēsātāju. Veikala mozaīka apģērbu klāstā es ievēroju vienkārši ikdienas kleitu, kas varētu kļūt par labu garderobas pamatu. Šī kleita līdz nepazīšanai maina savu izskatu, ja mēs pamainam aksesuārus. Un lūk, uzliekot kažokādas apkakli ar atlasa banti, mēs iegūstam izejamo tērpu. Šī kleita labi izskatīsies gan gaišmatēm, gan tumšmatēm. Gaišmatēm es labāk ieteiktu to papildināt ar gaišiem aksesuāriem, bet tumšmatēm es ieteiktu labāk izvēlēties košus un spilgtus aksesuārus. Arī veikals X-Jeans seko modes tendencēm un piedāvā mums elegantus apmetņus ar kapuci. Šo pelēko toni es raksturotu kā kakao ar pienu, un tas labi piestāvēs blondīnēm.
To kombinēt vajadzētu ar kaut ko pieguļošu, piemēram, šauriem svārkiem vai šaurām biksēm, un vēl papildināt ar elegantiem gariem cimdiem. Šo apmetni es ieteiktu piemērīt dažāda auguma tipa sievietēm, jo tas lieliski maskē problemātiskas ķermeņa zonas. Vīriešiem sportiskās virsjakas es ieteiktu nomainīt pret auduma pusmeteļiem. Plašākā pelēko toņu gammā tos piedāvā veikals X-Jeans, un tie labi kombinēsies gan ar džinsiem, gan ar auduma biksēm. Sievietes, kam patīk likt akcentu uz kājām, es aicinu jaunajā veikalā Deja Vu. Šeit pelēkā toņu gammā ir ļoti oriģināls zeķu bikses, kuras mēs varam nēsāt visā dienas garumā. Piemēram, biezākas pelēkas rombiņu rakstā, vai izsmalcinātas ar tīkliņu rakstu, un vakara pasākumiem smalkas zeķu bikses ar punktiņiem. Vēl gribētu ieteikt sievietēm piedomāt pie krāsu izvēles, jo bieži vien klasiskās miesas krāsas zeķu bikses tomēr būtu labāk aizstāt ar pelēka toņa zeķu biksēm. Jo sievietes vairāk apģērbu tomēr nēsā vēsajos toņos, zilos, pelēkos, violētos, un tiem labāk piestāvēs pelēka toņa zeķu bikses. Pelēka toņa apavi ideāli saskan ar jebkura apģērba toņiem. Tādēļ svarīgi ir piedomāt par stilu, un veikals NS King piedāvā dažādas stila apavus pelēkos toņos. Ikdienai uz zemāka papēža garie ādas zābaki. Tad tiem, kam patīk kaut kas ekstravagants, es piedāvātu pelēkus zābaciņus ar spīdumu, un klasiskam stilam es piedāvātu zābakus uz papēža, kurā ir gan pelēkā, gan melnā apvienojums. Katrai sievietei vajadzētu vismaz 3 somas. Viena, kas būtu piemērota vasaras periodam, otra ziemas periodam un trešā vakara pasākumiem. Iegriežoties veikalā Zapping un aplūkojot šīs somas, mēs skaidri varam nojaust, ka tās ir piemērotas ziemas periodam, jo tās ir izgatavotas no filca. Tā kā somiņas ir pelēkā krāsā, tās labi saskanēs ar rudens ziemas virsdrēbēm. Iestājoties augstam laikam, es jūs aicinu iegriezties ādas un vilnas fabrikā. Veikala piedāvājumā ir daudz dažādu stilu cepures. Ausaini, kuras virspusē ir adījums, bet iekšpusē kažokāda. Tad vēl cepure dubultā adījumā, kas tātad būs ļoti silta un ar pamanāmu bumbuli. Un tad vēl komplekts, kas sastāv no cepuris ar pīnēm un bumbuli un šalle. Tā kā cepures ir vairāk sportiskā stilā, tad tās arī labi kombinēsies ar sportisko vai ikdienas stilu. Veikalā Elīze mēs varam pārliecināties, cik bagātīgas ir pelēko toņu nianses, sākot no gaiši pelēkā līdz tumši pelēkam, no maigi silti pelēkā līdz tumši pelēkam ar sudraba mirdzumu. Es aicinu rokdarbnieces apskatīt un iegādāties dziļu, lai radoši varētu pavadīt garos ziemas vakars. Stilīgi nav domāt tikai par darbu un apģērbu, bet arī par to, kā atpūsties. Un, lai justos silti, skatoties televizoru vai lasot grāmatu, par to ir padomājis veikals Topshop, piedāvājot mums gultas pledu un spilvenu no Dormeo, kas sastāda saskanīgu komplektu, un pledu mēs arī varam izmantot kā dienas gultas pārklāju. Arī šoreiz sadaļā skaistuma noslēpumi meklēšu un arī jums parādīšu 3 top kosmētikas produktus, kas ļaus pilnvērtīgi baudīt rudeni, nesatraucoties par augstumu un vēju, kā arī iekštelpu sausā gaisa nelabvēlīgo ietekmi uz ādu un matiem. Pirmais produkts no veikala Visa veselībai ir unikāls veselības, skaistuma un jaunības saglabāšanai. Tas ir šīs sviests, kas citkārt tiek saukts arī par pasijas vai karité sviestu, kam pievienota vērtīgā argāna eļļa. Šīs sviests satur triglicerīdus, kas veicina ādas mitrināšanu un aizsardzību pret ārējās vides kaitīgo ietekmi. Turklāt īpašām šīs sviesta taukvielām tiek piedāvātas reģenerācijas īpašības, kā arī spējas sintezēt kolagēnu ādas audos. Pateicoties šīm unikālajām īpašībām, šī sviesta lietošana palīdz cīnīties pret ādas sausumu, lobīšanos un raupjumu, kā arī priekšlaicīgu ādas novecošanos. Šī sviesta ar argāna eļļu ir piemērots ikdienas lietošanai un ieteicams visu ādas tipu kopšanai. Neliels daudzums krēma ir jāpaņem un viegli jāiemasē ķermeņa vai sejas ādā.
Matiem šajā gada laikā jāvelta īpašas rūpes, jo vasarā tos ietekmējusi saule un vējš, kā arī sausais gaiss iekštelpās, jo pieslēgta apkure. Tāpat savu ietekmi atstāja arī gaisa piesārņojums, ūdens kvalitāte un matu veidošana ar karstu fēnu un apstrāde ar ķīmiskajiem līdzekļiem. Veikals Standards īpaši padomājis par pilsētas sievietes lutināšanu un sarūpējis kopjošu un iedarbīgu matu kosmētikas līniju ikdienas lietošanai. Īpaši gribētu izcelt šampūnus, kuru 3D formulas molekulu kombinācija radīta tā, lai tās mērķtiecīgi atrastu un iekļūtu mata virsmas bojātajās vietās, aizpildotās un atjaunojot tik vienu matu. Efekts būs redzams jau pēc pirmās produkta lietošanas reizes. Šampūni paredzēti normāliem, sausiem un bojātiem un arī krāsotiem matiem. Vēl jaunajā intensīvajā matu kopšanas līnijā ir 3 dažādu veidu kondicionieri, intensīvas iedarbības matu maska, matu krēms un matu eļļa. Visiem jaunās matu līnijas produktiem ir izsmalcināts aromāts, kurā jūtamas maigas ziedu un citrus augu notis. Matu kopšana nebeidzas tikai ar matu mazgāšanu un matu maskas vai balzām ieklāšanu. Lai iegūtu patiesi labu un efektīvu rezultātu, kā trešo top produktu iesakām argāna eļļu matiem no sērijas Style & Shine, kas pieejams veikalā Douglas. Tās sastāvā ir pasifloras jeb marakujas un džodžabas eļļas, kas padarīs matus spīdīgus, pabaros tos ar vērtīgām vielām. Lietojot šo eļļu, mati nepokosies un būs viegli ķemmējami. Argāna eļļa tiek saukta arī par šķidro Marokas zeltu, ko iegūst no argānu koku augļiem, kas aug tikai Marokā. Jau kopš seniem laikiem marokāņi izmanto argāna eļļu aizsardzībai no nesaudzīgajiem saules stariem un skarbā klimata, ādas mitrināšanai un barošanai, rētu un apdegumu sadziedēšanai, elastības un tvirtuma piešķiršanai ādai. Unikālās eļļas īpašības tiek izskaidrotas ar tās ķīmisko sastāvu. Tā satur sterolus, polifenolus, karotenoīdus, nepiesātrinātās taukskābes un E-vitamīnu. Lieliska dabas dāvana ādai, matiem un nagiem. Toms dzimis un audzis Rīgā, bet nu jau 6 gadus dzīvo Valmierā. Viņš ir absolvējis Vidzemes augstskolu un pirms 2 gadiem kopā ar kursabiedru dibinājis uzņēmumu AT-Art, kas pirmajā Latvijā klientiem piedāvā interaktīvu audio reklāmu izveidi tiešsaistē. Toms arī vada televīzijas raidījumu 3 ceturdaļas, kas stāsta par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēl viņš regulāri strādā kā dīdžejs dažādās atpūtas un izklaides vietās, bet brīvajā laikā Tomam patīk sportiskas nodarbes. Vasarā, kā pārvietošanās līdzekli, viņš izvēlas velosipēdu, bet ziemā iecienītākais sporta veids ir snowboards. Tom, vai tu vienmēr priekšroku dod džinsa biksēm vai izvēlies arī cita stila bikses? Man mājās ir vairāk veidu bikses, džinses. Šodien es izvēlējies negadījumu pēc. Vienkārši, protams, džins vienmēr ir ērtāk, bet man arī ir tīra auduma bikses arī mājās. Jo ir dažādiem dzīves gadījumiem, dažādas bikses vislabāk nodara. Katra vīrieša gardrobē vajadzētu būt tumšām auduma biksēm, kas labi veido gardrobas pamatu un ideāli saskaņojās ar dažādām stilu drēbēm. Tādēļ šodien mans izvēlētais must-have apģērbs arī būs tumši pelēkas auduma bikses ar sānu un aizmugurējām kabatām, ar sašaurinātiem galiem un bez buktēm. Tā kā Toms ir sava uzņēmuma direktors, tad pirmo komplektu es veidoju lietišķi neformālā stilā, jo arī Tomam vajag labi izskatīties, dodoties pie klientiem vai sadarbības partneriem. Un mūsu izvēlētās bikses es papildināju ar gaišu kreklu un velveta žaketi. Vēsākā laika sezonā es iesaku izvēlēties tieši velveta audumu, jo tas izskatās rupjāks. Un kontrastam gaišu kreklu ar nojaušamu rūtiņu un arī kaklasaiti, bet šoreiz kaklasaite ir kā fons, tā pilda savas kaklasaites funkcijas, bet nav kā uzkrītošs akcents. Un vēl es izmantoju arī kaklasaites piespraudi. Tas nav kaut kas vecmodīgs. Šobrīd kaklasaites piespraudes mēs varam iegādāties pavisam vienkāršas, neitrālas, kā piemēram šī sudraba tonī, bet vakara pasākumiem mēs varam iegādāties arī zelta un pat ar dārgakmeņiem. Un runājot par aksesuāriem,
arī pie auduma biksēm nevajadzētu izvēlēties bikšu siksnu, kas ir domāta džinsa auduma biksēm, tātad rupjākas ādas un ar sprādzi, bet gan tādu siksnu, kas ir pievērota auduma biksēm, tā būs ar no smalkākas ādas un elegantāku sprādzi. Kurpes arī mums ir lietišķi neformālam stilam gludas, melnas, bez kādām liekām detaļām ar šņorēm. Un vēl jādomā par to, kur tad salikt dokumentus. Tādēļ es piedāvāju portfeli. Šis portfels arī piemērots vairāk jaunam cilvēkam, un tas parādīs par to, ka jūs lietišķā vidē esat uzticams, precīzs un nopietns. Un vēl es gribu dot padomu, kad veidojot šādu komplektu, nekad nevajadzētu aizņemties no esošā uzvalka bikses, jo tās tādējādi jūs ātrāk nonēsāsiet, bet iegādāties vienkāršas, tumšas, neitrālas auduma bikses. Bezkrāsains sportisks apģērbs šajā sezonā nav aktuāls. Tādēļ, veidojot otro komplektu sportiskā stilā, es domāju par krāsām. Un izvēlējos džemperi, kas ir flomasteru spilgtā neona krāsā. Un šis plīša džemperīts ir viegls, pateicoties tehnoloģijām. Arī sportojot zem tām mums tikai vajag pavilkt termoveļu. Un tas būtu lielisks veids, ar ko aizstāt smagās sportiskās jakas ar kapuci. Tad vēl sportiska cepurīte, tās arī var izvēlēties šajā stilā priecīgas ar bumbuli. Un apavus arī vajag izvēlēties ērtus un varbūt ne tradicionāli brūnus vai melnus, bet kāpēc gan ne pelēkus. Un virsjaka arī ir pelēka ar košu krāsu. Lūdzu. Arī tā, pateicoties tehnoloģijām, ir viegla, toties mitruma necaurlaidīga, un šādā sportiskā stilā jūs varat doties gan uz sportiskām aktivitātēm, gan pavadīt brīvo laiku ārpus telpām. Pateicoties krāsai un auduma struktūrai, pelēkās bikses labi harmonē ar sportisko tēlu. Trešo komplektu es veidoju angļu džentelmeņa stilā. Pelēkām biksēm pievienojot polo kreklu ar garām rokām un svīteri smalkā rakstā, tad vēl blazeri, kas ir tāds mistrots un papildināts ar moderniem ādas ielaidumiem plecu daļā, kā arī izvēlējos apavus piemērotu šim stilam. Apavu purntgali rada tādu nonēsātības efektu, un tas rada stāstu par to, ka šādi apavi varētu būt saņemt mantojumā no kāda ģimenes vīrieša. Un, protams, kā tēla noslēgums ir cepure naģene. Šādu koptēlu es ieteiktu vīrietim, kas novērtē tradīcijas, kas augstu vērtē klasiku un kam svarīga ir nevainojama izglītība un labas manieres. Vīrietis uz motocikla jau tāpat izskatās šiki, bet ja tas ir ģērbies baikeru stilā, tad uz tādu vīrieti gribas atskatīties. Tādēļ pelēkām biksēm es pievienoju baltu T-kreklu ar apdruku un, protams, kā gan motociklists var būt bez ādas jakas. Arī tā ir ar dažiem izteiksmīgiem elementiem gan plecu daļā, gan jakas aizmugurē,
Un, protams, šņurzābaki. Šņurzābaki piešķir tēlam dumpiniecisku garu, bet šie zābaki ir īpaši ar to, kad atlokot augšmalu, mēs redzam rūtainu audumu, un tie arī ideāli komplektētos ar dažāda ikdienas stila drēbēm. Tad vēl vēsākam laikam es gribu piedāvāt šalli trubu. Un, protams, arī nobeigumā tumšas saules brilles. Pat ja tev nav sava moča, šādi terpies, tu radi sajūtu, ka tas stāv pieslēdz tepat aiz stūra. Es zinu, ka daudzi vīrieši ir iecienījuši džinsa bikses, bet es ieteiktu iegādāties arī auduma bikses. Tikko jūs redzējāt, cik labi tās iekļāvās atšķirīgos komplektos. Tās jūs varat nesāt gan dodoties pie biznesa partneriem, gan arī izbraucienā ar moci. Būtu labi arī, ja šīs bikses būtu pelēkā krāsā. Tās daudz labāk saskanētu ar komplektiem nekā melnas vai brūnas. Un vēl būtu vēlams, ja tam būtu maz detaļu, tās būtu bez buktēm un ar sašaurinātiem galiem. Es labprāt uzreiz būtu gatavs iegādāties lietišķā stila tēlu, jo pēdējā laikā šādi apģērbi man kļūst arvien aktuālāki, un šis bija pārsteidzoši labs. Tiešām es sen nejūtos tik ērti. Parasti dažreiz ir tā, ka uzvalc kaut ko tādu, man liekas, ka tas iespiests. Kaut kas it kā viss kārtībā, bet vieglāk ir iekāpt mājas apģērbā pēc tam. Bet šajā es jūtos, ka es tiešām varētu visu dienu nostaigāt, varētu gan braukt ar mašīnu, gan iet ar kājām. Tas bija mans favorīts. Mani pārsteidza tieši baikera tēls, jo savā gardrobē es neizvēlos vairs miroņgalvas. Un tāpēc tas bija tas tēls, ar kuru es sevi īsti neasociēju. Tas bija tāds nedaudz atšķirīgāks no mana es. Ja esi gatavs pilnveidot savu garderobu, cerams, ka mūsu šodien sniegtie padomi tev lieti noderēja. Ja vēlies vēl smelties iedvesmu jauna tēla veidošanai, ieskaties jaunajā Valletas rudens ziemu kolekciju katalogā, kas apskatāms arī mājaslapā www.valleta.lv. Arī šeit daudz ideju taviem pirkumiem. Spīdēsim augstajam laikam ar moderniem un aktuāliem apģērbiem un aksesuāriem, un neaizmirsīsim smaidu, kas modē ir vienmēr. Uz tikšanos jau nākamēnes raidījumā Stila padomu kopā ar Tirdzniecības centru Valleta.